Profesore un pētniece Ieva Zemīte nodarbojas ar radošo uzņēmējdarbību un tās attīstību un pētniecību. Viņa strādā gan ar studentiem, gan ar jaunajiem uzņēmējiem, sniedzot pārliecību, ka radošums un uzņēmējdarbība var iet roku rokā. Tas sākās pilnīgi noteikti Latvijas Kultūras akadēmijā, jo izvēloties jau sākotnējo studiju virzienu, man ļoti interesēja kultūras menedžments. Tas dabīgā ceļā attīstījās tālāk, līdz interesēja par kultūras uzņēmēju darbību, un tad jau doktorantūrā studējot bija skaidrs, ka ir jāstudē vadības zinātne, biznesa administrācija, sadarbība, risku uzņemšanās, jaunu ceļu meklēšana. Tās visas būtu kopīgās iezīmes, ja mēs runājam par tādu kultūras un radošuma aspektu. Tas atšķirīgais varbūt vairāk fokusējās uz tādu padziļinātu interesi par arī finanšu plūsmu, par budžetēšanu. Šeit tad arī rodās tā pretruna, cik daudz ar to vēlās nodarboties radošās personas un mākslinieki, un cik daudz viņiem ar to ir obligāti jānodarbojās. Ievas pētījumu mērķis ir kultūras ekonomisko vērtību popularizēšana Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, Ieva ir uzsākusi pētīt radošās uzņēmējdarbības lomu un tās ekonomisko ietekmi Latvijas mazpilsētās. Šobrīd tātad pētījuma projekts ir tas, kurā mēs Valmieras novadā fokusējamies uz radošajiem uzņēmējiem, radošajām personām kultūras sektorā, izprotot šo te viņu vajadzību, viņu problēmas, un to daram ar tādām ļoti iesaistošām pētniecības metodēm, kā fokus grupu intervijas, lūdzam aizpildīt nākotnes scenāriju karti, kā paši nozares profesionāļi sevi saredz pēc 5–10 gadiem, iegūstam datus, moderējam šo procesu, klausāmies. Radošajās industrijās, manuprāt, viens no būtiskākajiem aspektiem ir šī savstarpējā pieredzes pārņemšana un dalīšanās. Un tas ļoti labi var strādāt arī starp dažādām nozarēm, kur ir kino nozars pārstāvis, ir mentors dizaina nozars uzņēmumam, jo, lai arī nozars ir atšķirīgas un katrām ir sava specifika, ir šīs kopīgās problēmas, un tur ir ārkārtīgi svarīgi tam jaunajam uzņēmējam saprast, ka viņš nav viens pats pasaulē, ir ļoti daudz tādu, kas saskarās ikdienas tieši ar tām pašām problēmām. Kā mēs varam savstarpēji palīdzēt satīkloties biznesa sektoram, nevalstiskajam sektoram, pašvaldībai, kā mēs no malas iesaistot ar savu pētniecību, stiprinot to ar visiem šiem starptautiskajiem iegūtajiem datiem, kontaktiem un kopējo redzējumu, kā mēs varam palīdzēt risināt šo jautājumu.